Sveicināti, dārgie skatītāji! Latvija atrodas tādā klimatiskajā zonā, ka mums ir ļoti mainīgi laika apstākļi. Rudenī mēs mūžīgi nepamanām, ka sāksies ziema un sastājamies rindā pie riepu servisiem. Savukārt vasarā mēs pēkšņi kāpēc sastājamies rindā jūrmalā pie caurlaides, lai aizbrauktu uz jūru. Un te nu es jums gribu atgādināt divas lietas. Pirmkārt, Latvijā jūras robeža ir 500 km. Un varat atrast kādu citu vietu, kur pasauļoties. Bet ja jums pa nāvi vajag uz to jūrmalu, tad atcerieties, ir vairākas iespējas, kā samaksāt jūrmalas caurlaidi, neapstājoties un nespēlējoties ar reāliem naudas gabaliem. Jūs vienkārši ar mobilā telefona aizsūtīt īziņu, vai arī savos viettelefonos vai iPodos vienkārši ielikt aplikāciju, kur jūs varat vienkārši palūgt pasažieriem un turpat gaitā, iebraucot jūrmalā, samaksāt bez kavēšanās. Bet tagad mūsu pirmais šīs dienas stāsts par to, kas notiks pie šīm tribīnēm jau pēc pāris nedēļām. Speedways – tas ir vārds, kuru šogad būs dzirdējuši pat tie, kas par motorsportiem neinteresējas. Speedways pasaules līmenī jau šomēnes būs Rīgā. Nenokavējiet! Reizē Rīgas svētkiem 16. augustā Biķerniekos notiks pasaules čempionāta posms Speedwayā. Izrādās, pagājušā gadsimtā Speedways jau ir bijis Rīgā, un kā apliecinājums tam ir palicis Speedway stadions Biķernieku rasē, kurā šajā gadsimtā nekādas Speedway sacensības nav notikušas, bet stadions ir saglabājies. Pats sporta veids Latvijā visu šo laiku bija veiksmīgi patvēries Daugavpilī, kur arī ir ļoti laba komanda un Speedway treks. Tur arī pa laikam notiek pasaules čempionāta posms Speedwayā un tribīnes ir pilnas. Par mūsu valsts Speedway līmeni liecina tas, ka Latvijas izlase ir pasaulē pirmajā sešniekā. Bet, ja rēķinātu pēc treku daudzuma un dalībnieku skaitu uz iedzīvotāju skaitu, domāju, ka esam pirmajā vietā pasaulē. Tāpēc Speedway'm jāiet plašumā un jātīstās. Рига является идеальным местом географически, с прекрасной инфраструктурой, с прекрасной логистикой, чтобы проводить вот такие форумы спортивные. Мы здесь ждем несколько тысяч иностранцев. Все это будет в праздник города, и думаю, что у нас должно все получиться красиво. Поэтому оценить сейчас, что это для латвийского спидвея, конечно, это очень важно. В Латвии только один трек. Очень, скажем так, трудно будущее спидвея с одним треком, оно практически невозможно. Если нам развивать спидвей, то нам необходимы еще треки. И в Риге это идеально. Pilnīgi noteikti šis stadions, šis lielais darba ieguldījums, arī šis finanšu ieguldījums nav veikts tikai tāpēc, lai šeit norisinātos vienas pasaules Grand Prix sacensības. Tad mēs to pat nebūtu uzsākuši. Mēs to visu darām ar mērķi, lai Rīgā Speedways atgrieztos uz palikšanu. Tas nozīmē, ka mēs ļoti vēlamies šeit izveidot arī Speedway sporta skolu, lai jaunieši varētu sākt nodarboties ar šo ļoti interesanto un aizraujošo tehnisko sporta veidu un pamazām izaugtu tiešām par pasaules klases braucējiem, un lai Rīgā ar laiku būtu arī ļoti labi konkurētspējīga Speedway komanda, kas varētu iekļauties Latvijas izlasē, papildināt Latvijas komandu, lai mūsu puiši arī pasaules mērogā varētu tikpat labi turēties kā līdz šim un vēl labāk. Daugavpils Speedway organizētāji kopā ar Biķernieku trasi un ceļu satiksmes drošības direkciju ir atraduši iespēju pasaules līmeņa Speedway ievest atpakaļ Rīgā. Treks jau ir ar visām tribīnēm, atlika tikai sakārtot segumu un infrastruktūru. Tagad izskatās, ka tas arī ir paveikts, un pagājuši sestdien jau notika pirmie izmēģinājumi braucieni atjaunotajā Speedway stadionā. Pēc inženieru papīriem visam it kā bija jābūt kārtībā, bet vajag pārbaudīt arī praksē, vai viss izdevies godam. Tā nu puiši no Daugavpils Speedway komandas izveic tādu kā treniņu sacensību, lai pārbaudītu, kā darbojas jaunā startiekārta, kā noblietēt segums un sakārtot infrastruktūru. Izskatās, ka sportisti ar sākumu ir apmierināti. Es domāju, ka 10 balles noteikti ir, jo es redzu, kas šeit bija pirms tā un atbraukot tagad un redzēt to visu paveikto darbu un redzēt, ka darbs iet, un līdz šim posmam vēl ir daudz laika un ļoti daudz vēl būs izdarīts. Speedways ir ļoti iecienīts sporta veids televīzijas sporta kanālos. Tas ir ļoti kompakts un dinamisks. Pat cilvēkam pie televizora pietiek pacietību sagaidīt startu un jau pēc dažiem ļoti ātriem apļiem noskaidrot, kurš ir uzvarētājs. Šis sports pasaulē ir tik populārs, ka, domājams, lielāko daļu tribīņas 16. augustā Rīgā aizņems ārzemnieki. Un paši sacensību pasaulē pie TV ekrāniem noskatīsies miljoniem cilvēku. Varam ieplānot savos kalendāros brīvu dienu, lai noskatītos klātienē Speedway leģendāro atgriešanos Rīgā pasaules līmenī.